Gleznajā Krētas villā vakar pirmo reizi satikās 6 no attiecībām brīvi šova Karsti Krēta dalībnieki. Jau pirmajā šova dienā uzplaukušas romantiskas jūtas. Jaunā 2 bērnu māmiņa Terēze un 1 bērna tētis Arnis, jeb Žoriks, viens otram kā pielipuši. Viņa ir simpātiska, man viņa patīk kā sieviete. Tikmēr Roberts arvien vairāk redzams Evelīnas tuvumā. Dotajā mirklī man simpātijas ir pret Evelīnu. Es nezinu, kas tālāks var būt, jo es eju pēc plūsmas. 3 reizes būs, jā? Bet Harijs šķiet labprāt atrodas Samantas kompānijā. Viņa ļoti simpātiska ir un forši runātīga un tāda jauka. Kādi vēl pavērsieni notikuši šovā, kam GO3 tiešraidēs sekojam visu diennakti, tūdaļ uzzināsim. Krētā uz ausis pirmais kopīgais karstais rīts. Nu, Žorik, tu iemīlējies šajā naktī? Izmīlējos, Evelīna, izmīlējos. Iemīlējies apakaļ. Šodien es pamodos pa brīnumu vai par laimi kopā ar Terēzu. Rīts bija ļoti foršs, paēdām brokastis, visi parunājām. Nu, bija patīkami atrasties visiem kopumā. Nu, bija forši. Tev būs 100 punkti kāds rakstījis. Tu ar to Žoriku uzmanīgi. 100%. Nu, gan jau. Kāds tev plāns šodien? Kur tu vēl gribi iepazīt vairāk? Terēs, tikai ne Žoriks. Tikai ne viņa izvēlies citu. Ņem Hariju lapu. Viņš vienkārši grib kaut ko, visi zina ko, un tā kā viņš redz iespēju, viņš mēģina izmantot, un tāpēc tas varbūt izskatās pēc kaut kā vairāk, ka mēs tā ātri konektējamies, bet es pagaidām nevarētu teikt, ka tā ir priekš manis. Nu nevar, neko nevar. VIP klientiem ir tāda opcija. Es viņus aiznesu līdz virtuvē. Tas ir vēlējies. Kādiem VIP klientiem? Es neesmu tavs klients. Mans VIP klients. Tu esi mans klients. Tāds. Volā. Nevajag pielikties. Man teica, ka viņi es izprašinātu Žoriku un Terēzi. Ko viņi ies? Es izprašinātu Terēzi un Žoriku. Vai viņiem kaut kas bija lokā? Par Terēzi viņi ir tāda nosvērta, jā. Man liekas, arī Wi-Fi materiāli. Bet man liekas, es nezinu, vai Žoriks viņai ir piemērots. Žorikam vispār patīk tā viss pēc kārtas, bet viņš kaut kā pēc tās Terēzes strās. Ir mazliet Terēzi tādu viņam. Viņš piesēdās tuvāk Terēzi uzreiz matus. Manuprāt, Terēze vairāk piesargājas. Viņa tiešām, viņa zina, ko viņš grib. Viņa arī ļāvusi to, ko viņš grib. Pati arī noteikti ir vēlējusies, bet jā, viņa sargājas. Nē, nu kā mans onkulis teiktu, ar pilnām olām gulēt iet nav svēta lieta. Labrīt, labrīt! Labrīt! Kā klājas pirmajā Krētas rītā? Pēc pohām. Bišķi iepohā. Bišķi iepohā. Un kā pagāja pirmā nakts? Man gan iekaustīja, gan pateica 100 lietas, kas nav labi. Un tā jau mēs gulējām. Pēc tam pagriezāmies viens pret otru ar muguru un tā arī gulējām. Un tieši šādi sievietes sāk drāmas. Harijs ir ļoti, ļoti jauks džeks. Viņš ir ļoti audzināts džeks, bet es arī gaidu vēl dalībniekus. Es gaidu vēl puišus, un tad mēs skatīsimies. Ai, kas par sarunām? Mēs domājam, ka būs jauns dalībnieks. Jā. Dalībniece mēs domājam, ka būs. Nu tad lūk, dārgie draugi, sākot runāt par šo tēmu, jūs burtiski tā kā trāpījāt Es tevi! uz billo. Jā,
Nu, brīnišķīgi, Klau, dzīvojot šādā graznā villā, tādos luksus apstākļos un baudot visas tās skaistās vērtības, nav taču īsti feini to darīt tukšām kabatām, vai ne? Jo kas jūs tādi par tādiem fancy apotniekiem bez naudas? Bet tā kā šodien jau ir notikusi vismaz viena brīnišķīga lieta, skatītāji priecājās par pirmajām bučām, un mēs savukārt priecājamies par to, ka jūs beidzot esat ārā. Lai nosvinētu šo brīnišķīgos divus noteikumus par to, ka jūs iznācāt ārā, mēs jums dāvinām 500 eiro. Let's go, 5 sotaki. Par to, ka mēs izgājām ārā? Mēs biežāk būsim ārā. Jā, un par to, ka Žoriks. Tekstu man pasaka katru reizi, kad es izēju no mājas. Nu, šis ir ekskluzīvi tikai par godu šodienai, un par to, ka Žoriks mīl Terēzi un Terēzi mīl Žoriku vēl 500 eiro. Do 5, Rūks. Jūs taču atveļāt Rūks. Ir. Nu, brīnišķīgi, nevar jau tā teikt, ka nopelnīts, nu, bet nopelnīts. Nu, Klau, tātad jūsu kontā jau šobrīd ir lieka štuka. Jums ir jāparedz gadījumā, ja kāds dalībnieks ieradīsies Krētā, vai viņš būs puisītis, vai viņa būs meitenīte. Mēs tā tikko tieši apspriedām. Meitene. Mēs visi piekrītam? Jā. Nē, ja atnāks Džeks, tad mēs viņu vienkārši piekausim. Mēs izlozēsim kādu tēmu, kuras ietvaros visu dienu darbosimies, un dienas noslēgumā taisīsim tematisku ballīti tā uz urā. Tātad. Dienas tēma, pirmais randiņš. Ikdienas divi dalībnieki dosies romantiskā randiņā ārpus villas, izbaudot Krētas valdzinājumu un romantisku divvientulību. Kuriem paveiksies šodien? Paspēlēsimies, noskaidrosim. Jūsu uzdevums ir iemest traukā pēc iespējas vairāk pingpong bumbiņu. No. Pagaidām tu uzvari. Krūķīt, jā. Man liekas, viņš uzvarēs. Man ar tālē. Vienu viņš gan jau iemetīs, domāju. Jā! Un Roberts ir uzvarējis. Paldies. Tātad, Robert, ar kuru tu šodien dosies pirmajā Krētas randiņā? Ar Evelīnu. Turpinājumā skatieties. Tu gribētu, lai es esmu ar tevi, vai tomēr eju pie Samanta? Kā jūs sakat, man teica, no, es neusticos Samantai. Lai man nebija taisnība. Tāds variants, jā. No attiecībām brīvi, izskatīgi un karstī dalībnieki pirms dienas ieradušies luksus villā Krētā, lai nākamās 3 nedēļas nepārtraukti atrastos kameru un GO3 tiešraides skatītāju redzeslokā, kā arī lai ļautos izklaidēm un mīlesdēkām. Ir otrā šova diena un jau ir dzimušas pirmās simpātijas. Kamēr pārējie bauda skaisto skatu, kas paveras no baseina, Roberts un Evelīna devušies pirmajā randiņā. Villa ir villa, bet tomēr daba, jūra, šitie skati. Jo tiešām es tagad stāvu, vienkārši pamēģinu apstāties un pavērot to visu. Jo, kā tev, piemēram, jo esmu tāds cilvēks, kurš var apstāties, klusēt un baudīt tiešām ar aci. Vai tu pirmajā randiņā skūpsties? Atšķirībā pēc sajūtām es teiktu. Tā es teiktu nē, bet, ja tur ir kaut kāds klikšķīts, tad jā. Droši vien. Kāds sajūta? Bet kāds kopums, viņš ir tā mīlīga bučiņa. Man tad ir, okei. Tad kā tu sajūtīs, ka ir tas klikšķis? Viņš vienkārši ir, man liekas, tu jūti. Tad, kad tas randiņš tā, viegli iet, ka nav jādomā, ko runā vai ko dēstā. Viņš, man liekas, nevajag tā forsot neko. Vienkārši iet, man liekas, ir forši. Ne? Piekrīt. Tev kaut kas acī ir, aizver acī.
Tāds variants, jā. Nu, tu skatījos jau arī. Tu uz vienu puisi skatījies, uz otru. Piesāžam. Nu, es tā vakardien, es tā analizēju visus, man liekas. Bet tā, no puišiem pirmais droši vien sākumā, kad cienāts, jā, Harijs man patika. Nu, viņš tāds, man liekas, pēc rakstura arī foršs un pēc izskata. Un Žoriks ir Žoriks, bet tad, jā, tad tu vēl ienāci. Tad starp tevi un Hariju man bija tāds, nu tā. Jā, bet es analizēju visus vakar. Nu labi, ja tu analizē, tad ko tu esi par mani izanalizējis? Ko tu esi sapratis? Tu arī esi tāds džentelmens, man liekas. Tā. Man patīk, ka tu tā parūpējies, tur arī tur brokastis, tur trauki kaut ko paskatējies. Tā, man liekas, forši, jā. Kāpēc tu mani izvēlējies? Kāpēc? Jā. Es pilnīgi tāpat kā tu. Es izvērtēju, izanalizēju situāciju, paskatījos, iepazinu vienu, iepazinu otru. Un beigās es sapratu, ka jā, man tavs raksturs vairāk patīk. Jo, manuprāt, tevī bija tā odziņa, kur spridzeklis mazais. Un tev ir vajadzīgs cilvēks blakus, kurš tevi nedaudz, ok, stop. Bišķi mieriņš, es tev visu došu. Tu ar mani pavadīsi, un tad tev arī tā nomierinies, un tas no tevis nāk dabīgi. Tad sajūta, tā kā mēs filmā būtu, ne? Romantiskajā. Nu, tad iedzenam par mūsu pirmo randiņu un vispār Karsta Krētā 2. sezonas pirmo randiņu. Jā. Priekā. Un čolēs, jā, skaties! Nu, nē, es neskatīšos. Nē, māt. Jā, mēs ir tūplānā. Nu, bet tātad mēs šodien gaidām jauno dalībnieku. Iespējams, ka tā būs meitene pēc mūsu visu domām. Jā. Nu, ienāk tā meitene. Un viņa ir tavu perfektā meitene. Vienkārši. Nu, perfektā, ko tu esi gribējis. Tad viss, tu man izmest ārā no istabiņas, ņemt viņu. Pirmais, man liekas, ka perfekti cilvēki neeksistē. Jo dabā nav tādas perfektas lietas, bet nē, es tevi nemestu ārā, jo pirmais iespējas bija viens. Es tevi vairāk iepazinu. Tagad jau aiziet uz randiņu, es tevi vēl vairāk iepazīstu. Un man ir vajadzīgs laiks, lai es saprastu, kā tu esi cilvēks. Labs. Vai glabājuši? Pagājušo manējo. Pagājušo manējo? Es sūkāju. Ko tu teici tikko? Apsau. Šako apsaudien? Jā. Vai es saņemtu tagad to buču, kur es tik ilgi gaidu? Nevis es tev viņu dotu, bet šoreiz tu man viņu iedot. Skūpstu. Es pārformulēšu. Nevis buču, bet skūpstu. Tu man neļausi iet atpakaļ uz vilnu, ja tad nebūs to skūpstu. Bet tādu īsu. Nu, maziņu, labi. Labi. Jā. Mēs parunājām randiņā tādas, dziļākas tēmas. Es vispār domāju, ka nav tādas, ka man patīk tādas, dziļas kāds connections un sarunas. Tāpēc es varbūt tāda pa viļņiem vakar biju. Es domāju, neviens jau tāpat tās tad neielaidīsies man kaut kādās sarunās tur par zvaigznēm vai kaut ko. Un tāpēc es tā, un es vakar arī paklausījos tur pie tā bāra. Tās sarunas tādas diezgan tādas, sākas kaut ko tur. Es domāju, labi ir. Bet jā, ar viņu tā var parunāt dziļāk. Tā foršāk, tā pa visu, man liekas, tas tā, nav visur atrodams. Kur nāk tā jaunā meiča, Tu gribi jaunā meiča vai 500 eiro? Es gribu 500 eiro. Bet ja meiča atnāk, gribi? Meitenes neinteresē. Es vairāk slēgtos, ka Roberts un Evelīna nav saderīgs pāris, bet viens plusiņš, kas tur tiešām, manuprāt, ir ļoti labs, ka Roberts tā kā ļoti var piezīmēt Evelīnu. Tas, manuprāt, ir ļoti labi. Viņu apakaļ ir. Mēs tieši tikko pabeidzām. Jā, viņa atpakaļ. Jūs paši varēs sotaisīties. Nē, viss. Nekur ir vēl. Kur tā ir? Mēs domājam, vai jūs neesat Bet vīstiņa palika vēl priekš jums. Dievs, cik tā ir labi. Mēs bijām priekšēties. Jā.
Mēs pasauļaujamies saldējumu, šampi. Ko jūs? Auglīši tā. Par to, ka Roberts un Evelīna sadarīgs pāris noteikti es piekrītu, jā, tāpēc, ka, nezinu, vienkārši tik jauki izskatās, tik jauki uzvedās, tik jauki viņi runāja. Šodien viņi bija randejā, un kad viņi pēc tam atnāca tik laimīgi, vienkārši prieks vērot. Buča bija? Yes! Jā, dotajā mirklī man simpātijas ir pret Evelīnu. Tā ka tiešām, es nezinu, kas tālāks var būt, jo es eju pēc plūsmas. Ja atnāks jauns cilvēks, man būs iespēja ar viņu parunāt, parunāšu, var mainīties viss. Bet nebūs tā, ka es pateikšu Evelīnu, sorry, jau atā. Es noteikti gribēšu vēlreiz ar viņu parunāt, aiziet uz vēl vienu randiņu, jo viņi neatvērās līdz galam. Jo tur ir tas moments, kad cilvēks pavērās bišķi, kaut ko sāk patiesi stāstīt, tad viņai notrigaro kaut kādu traumu, vēl kaut kas tam aizverās atpakaļ ciet. Mani čemodāni būs šodien? Jā, tik daudz nezināmo, nezinu, vai kāds atnāks, nezinu, vai atbrauks čemodāni. 500 eiro vērtā likme par labu sieviešu kārtas jaunam dalībniekam izrādījusies veiksmīga. Es jums teicu, Kretā ierodas vēl kāda daļa būtne. Kad es iegāju vilā, bija tāds satraukums. Es biju satraukums, man bija tāds, cik Dievs, un kas tagad notiks. Es nezinu, kā rīkoties, protams, jo es jau neuzrakstīju scenāriju, vai nekā, ko es darīšu, kā es iešu. Jā, mēs vinējām. Paldies! Man sauc Agnija, man ir 25 gadi, un mani laikam sauc par Aurora. Es nodarbojos ar īstenībā tādu dzīves baudīšanu, vienkārši dzīvošanu. To var nosaukt varbūt par modeli, varbūt kāds to var nosaukt par aktrisi. Drīzāk varbūt tas pat mākslinieks, tāds vienkārši mākslīgs nieks šajā kosmosa zupā. Tu arī tā kā esi gatava jaunām attiecībām? Jo tas jau ir attiecību šovs. Nē, zini kā, man nesen beidzās, un, protams, kaut kādā dzīves momentā ir jāsāk atkal atvērt savu sirds kaut kam jaunam. Lai iekarotu mākslinieckās Agnijas sirdi, gribētājiem būs jāpacenšas. Tam puisim, kurš man var tā valdināt, viņam ir jāsaprot. Viņam ir jāredz mani, viņam jāsaprot. Viņam tā kā ar telepāti ir jānodarbojas. Telepātiski jāsaprot, kas notiek, kā notiek, kas jādara vienkārši. Bet vienkārši viņam jābūt pašpietiekamam, pašmīlīgam, jaukam cilvēkam, ar raksturu, ar savām vienkārši. Ar saviem putniem galvā, ar saviem spārniem uz mugurā. Es dzīvoju arī garu puisi. Un gudru puisi noteikti. Es nezinu, vai es gribu nūģi vairāk. Nūģi, bet es gribu vienkārši tādu ļoti gudru cilvēku, kurš arī saprot mani un kurš dzird mani. Nevis vienkārši tādu nav bieži, tādu cilvēku, kur tiešām dzird un ieklausās un vai spēj atbildēt. Grūtākiem brīžiem mīlas dzīvē Agnija tikusi pāri ar smaidu un optimismu. Es savu sirdi esmu salauzusi, bija daudz reizes, bet salauzta sirds nav lausta kāja. Tā kā maucam tālāk. Es esmu šeit brīvi kāds 6 mēneši, un es teikšu godīgi, tad man bija tā kā kāda vīzija galvā par to, kā ir jābūt attiecībām, par to ģimenes, to perfekto dzīvi, un tad vienā brīdī ir tāds erors. Un tad ir viens bēdīgs, otrs iet uz terapiju. Jā, un tad beigās, viss jau beigās ir kārtībā, kā jau mēs to zinām. Bija ļoti smagi, es nevarēju īsti tikt varbūt pāri tam breakupam, un tad es vienkārši aizbraucu pie draudzenes uz siltajām zemēm. Un uzlādējos saulītē, pasportoju, paskrēju. Es aizbraucu uz 2 mēnešiem uz Taizemi. Uz to zemi, es tev drīzāk teiktu. Es 2 mēnešus biju tajā zemē. Taizemē. Un bija ļoti jauki, es tur iepazinu daudz dažādas dzīves perspektīvas. Bija grūti, bija viegli, bet bija ļoti jauki. Zini kā, man ir sava teritorija, vai ne? Tur ir māja, un es esmu suns. Līdz ko tie ienāca manā teritorijā, ja? Un sāc kaut ko darīt, ko es negribu, es paņemšu un kodīšu. Bet es arī varu būt mīļš jauks sunīts un
Viss ir atkarīgs no attieksmes. Kas ir kaut kas tāds, ko tu esi gatava dot tai savai otrai pusītei? Mīlestība, uzticība, lojalitāti, plecus kā paraudāt. Man nav nekas vīrietim jāpiedāvā. Es varu piedāvāt vienkārši savu foršo kompāniju šajā dzīves interesantajā scenārijā, seriālā, filmā. Kāds būtu tavs ideālais pirmais randiņš? Tā noteikti nebūtu kafija, jo man šeit, ja cilvēki uzaicina uz kafiju, tas nozīmē, ka grib tikai seksu. Seksam attiecībās ir vislielākā nozīme, bet 2 mēneši man bija celibāts. Kāpēc? Es vienkārši sapratu to, ka, tā kā, zini, man patīk kvalitatīvas lietas. Kāpēc man te apkārt dod savu enerģiju, ja? Es labāk pasēžu savā zen modā, ja? To visu enerģiju uzkrāju, vai ne? Un izlieku kaut kādā vērtīgākā, radošākā lietā, nevis vienkārši tur gulēt ar vienu, otru, trešo. Tas ir viss poši. Tā kā visiem ir bijuši tādi periodi, ka to gribās darīt. Agnija Krētā ir gatava spridzināt. Krētā es gribu uztaisīt kārtīgu šovu. Tā, lai visiem ir interesanti, savādāk tur nav ko skatīties tajā televizorā. Lai nav garlaicīgi. Ja tur kāds ir čīkstais jāizpadara, jā, nav ko raudāt, vai mācam tālāk. Man sauc Agnija, un es īsti nemeklēju savu otru pusīti. Tāpēc, kad es nāku pilnā komplektā, bet, ko es varu piedāvāt, ir pastaigas mežā, savu lielāko bērnu pārvarēšanu un savu domu, pārdomu, nodomu, aizdomu mainīšanu. Paldies! Kur ir kāda istaba, kurš nekur nav brīva vieta? Es nezinu, kā mēs gulēsim. Bija, protams, es arī pārējā redzēju to, ka es esmu satraukusies. Man uzreiz metās virsū ar jautājumiem. Labi, Krač, es tad par atnākšanu. Visu uzreiz? Veiksmi. Pišķiņu esmu redzējis viņu pirms tam. Jā, un es zinu, ka viņi tāda trakē, viņi uztaisīs, kā jās pirms tam teica, tādu ritīgo balī, tur tādu nādā uztaisīs pa vidu visai Krētai. Un, jā. Forša atraktīva meitene, es domāju, būs jautri ar viņu, noteikti. Es diezgan patiesa esmu, jā, bet vienā brīdī man jau bija tāds, tā kā, diezgan noteikums kaut kādas diskusijas, mēs sēžam pie galda un runāsimies tikai tā kā. Brīnišķīgi, man prieks, ja jums ir prieks. Šovs taisi kaut ko. Tu taisi. Man patīk! Tas ir uzreiz razu. Nolika Samantu vienkārši uzreiz pa teikumu nepateica. Neko sliktu nevar pateikt par jauno dalībnieci. Ar viņu arī pavisam nedaudz esmu parunājusies. Tas varbūt nebūtu cilvēks, ar ko es ikdienā iepazītos un draudzētos, bet man nav pilnībā nekas pret viņu vai kaut kas slikts sakāms. Nākat. Vienkārši man laikam nav tas vibes ar viņu, bet tā parunāties vispār draudzīgi tieši tāpat tās kompānijā nevienu vispār neizstumt un viss kārtībā ir. Šodienas jūsu dienas tēma ir pirmais randiņš. Kas ir svarīgs pirmajā randiņā ieraugot otru cilvēku? Acis, skatiens, smaids. Kā cilvēks rēģē, vai viņam vispār ir kaut kādas emocijas. Drīzākais, kā tu viņu iespaido, vai tu pajokojies, un viņš tāds... Vai arī tomēr ir kaut kāda žesti no tā. Tas komunikācijas veids, vai šis cilvēks vēlās tikai par sevi stāstīt, vai viņam arī interesē kaut kas par tevi. Tā bieži. Tā kā, jo ir cilvēki man šeit, kur sēd nav izgājuši ārā no mājas un tikai bliež par sevi. Un tu sēdi un tāds, free therapy, thank you. Jā, ok, skaidrs. Un tu viņš turpin, man šitas bēsīja, par savu bijušajām un stāsta tev tāds, karoči, šitas ir done. Bet jā, man šeit, tas vienkārši veids, kā vienkārši cilvēks sev pasniedz prezentē. Man šeit svarīgi ir tā kā paklusēt, paskatīties, un tad jūs ir nav. Es runāju ļoti daudz, es varu runāt tā kā vienkārši bez apstājas, kā jau jūs redzat. Bet, ka tu vienkārši ej un tā kā visiem pēc kārtas stāst vienkārši par savu dzīvi, tas nav interesanti. Izveido sarakstu no vismazāk līdz visvairāk uzticamākajam dalībniekam šobrīd, bet bez paskaidrojumiem. Ja sāk no visusticamākā uz leju, tad man būtu
Mans čomaks, Arnis, tad būtu Robis. Viņa vakarā tev pieminēs. Evelīnai. Pēc tam tev, pēc tam tev un pēdējais tev tad grāz vēl nepazīst. Es saprotu, vienā punktā ir vīrietis. Nē, Es sāku redzēt, ko viņa dara, ko viņa runā. Un jā, viņa ļoti spēlē uz kamerām, ļoti daudz runā. Es tagad arī viņai tur vakar pateicu, jā, ka man nepatīk tas, ka viņai dzīvnieki nepatīk un tur vēl pāris lietas. Bet tas tie ir tādi sīkumi, kurus var izlabot. Un es vienkārši tā pateicu, lai nebūtu tā, jo mēs ar Arnēru par to runājām. Un es viņai pašai arī pēc tam pateicu to visu, jo, jā, es viņai to pateicu, tāpēc, kad, jā. Es būšu arī tā kā godīga, vai ne? Es godīgi, mēs vispār tā. Jā. Tu būtu 7. vietā. Cik mēs esam? Ja būtu jāizvēlas viens cilvēks no šiem visiem, ar kuru doties uz neapdzīvotu salu, kurš vai kura tas būtu? Man nav ko citu teikt. Evelīna es ņemtu. Un kāpēc? Jo, jā, varbūt, ja viņi dotajā brīdī bišķi spēlē un ir crazy cilvēks, es viņu nedaudz piezemētu, jo es redzu bišķi to dziļāko lietu, kas viņā ir. Šīs dienas, kad jūs esat aizskrējuši kaut kur citur, viņa pagatavoja ēst. Tajā momentā, kad mēs bijām divatā, man ir kopīgas tēmas, par ko runāt, un tās nav virspusējas tikai par seksu vai kaut kas tam līdzīgs. Mums ir dziļāks temats, ko mēs varam aprunāt. Mēs ilgi varētu pavadīt kopā to momentu uz tās vientuļās salas. Tu pārēji. Pilnīgi, man liekas, Evelīna sāks raudāt. Ja brīnišķīgi, paldies jums par brīnišķīgu sarunu. Skatītāji aicina jūs būt atklātiem, nevis pareiziem, jo tas esot daudz seksīgāk. Jaunā dalībniece, es ar viņu tikai ļoti minimāli parunāju pagaidām, bet cik es sapratu, jā, viņa teica, ka viņai tur pa tusiņiem mēs runājām, ka viņa ir baigā tusētāja, bet arī viņai ir ļoti tā personības daļa, kur ir ļoti dziļa, ko ar viņu tiešām var par labām tēmām parunāt. Mēs tikai minimāli aizskaram tās tēmas par kaut ko, bet es domāju, viņa būtu ļoti foršs sarunu biedrs, tā kā, kad man būs vairāk laika, es ar viņu noteikti gribēšu parunāt. Tev pazūd čemodānu, neatrod? Jā. Īstenībā es joprojām gaidu, domājies, tā kā 3. diena bez čemodāniem. Kā jums jaunā dalībniece? Nē, bez komentāriem. Jā, komentāriem šodien. Nē, zin kā, katram sava gaume, nav mana. Noteikti nebūtu mans cilvēks, ar ko es jebkādā veidā pavadītu laiku. Nav mana gaume. Man bija tāds, čau, tāds višķiņ šoks. Es pat nezinu, kāpēc, es nezinu, ko es gaidīju, bet viņa liekas tāda atvērta īstenībā, tāda sākums varbūt bija tāds, bet tad, kad viņa parunāja, piemēram, tajās sarunās uz divānu, likās īstenībā diezgan, sakarīgs cilvēks, jā. Mēs vēl domājam, kur viņai gulēt vienīgi. Man liekas, tu ļoti pārdzīvot, tu izbalsot, vai ne? Es? Jā. Paredzēt. Ātrāk uz bērniem. Kā es teicu, Luika teica? Es saku, es nepārdzīvoju. Tad, ja būs jābalso vairāk, tad balsosim vairāk jūs, ja jūs nepārdzīvot. Par Arni runājot, tur ir viss skaidrs. Vienkārši viņa ar Terēzi tur salipuši kopā, vīzinā šuri-muri bez mazvai jau. Lova tur aiziet. Man tiešām nav ko piebilst. Viņš arī tiešām Harijs pareizi pateica, ka viņš ir čuvaks. Viņš ir baigais čuvaks. Neskatoties uz viņu ārā visu to ājienu, ka muskuļu kalns un vispārējais. Viņš spēja arī pamatot savus vārdus, kāpēc viņš tā dara. Viņš ir tiešām gudrs vīrietis. Kā jums liekas? Kurš būs tas pirmais? Pirmā meitene, kurā Jūs domājat aiziet? Pārgulēs. Pārgulēs. Manas domas par Arni ir normāls. Es nezinu, man nav īstenībā, kā es jau teicu vakardien, man nav konkrēts viedoklis vēl. Ir tīpaši ņemot vērā, ka mums bija tie jautājumi, un tur bija par to visu, ka viņš melo. Un viņš tur teica, ka viņš neko nezina, un es nezinu. Man nav baigā uzticība viņam. Es nepalēju pārgulēt. Nē.
Nu, es teiktu, varbūt, ka viņi kaut kādā veidā sadara, bet ka Terēze negrib vēl tā kā atvērties līdz galam, ka viņa noteikti gaida vēl pārējos puišus. Un ka tur ar laiku, es domāju, viņi sagaidīs pārējos puišus, un tad viņi izdomās, vai viņi tā kā atvērsies, vai viņi tā kā ieraudzīs kādu citu puisi. Bet es teiktu, ka viņiem ir tur bišķīt jāsadarīt. O, sīsteņi brīvs. Tā būs sakanā kleķā vēl kaut kaut samant. Jā, atkal. Es negribu otro dienu. Atkal rozā. Pats šitās tu dāvinām. Šitas būs mūsu balīte. Tikai, wow. Balonas. This is great. Bet es ar kādiem čemodāniem. Neko Es sākšu raudāt, ja man vēl šodien nebūs mantas, es vienkārši raudāšu. Laiks karstām sarunām par karsto dienas tēmu, un tas ir, protams, pirmais randiņš. Atveram karsto pastu. Samanta. Jā. Jā, nu skaties tāds variants. Ja pie tevis atjāptu princes baltā zirgā, tu no zirga arī atbrīvotos. Tas ir labs! Es domāju, ka tas zirgs kaut kur aiziet dzīvot savu vaļā. Jā. Nu, es gaidu. Vienkārši gribu redzēt, kādi ir dalībnieki. Es gaidu jaunu dalībnieci. Tādi vienkārši pagriezieni būs. Viņa šodien peldēsies pa pliko, tā kā visi paliekat, visi skatāties, bet viņa ies. Kurā vietā Niklaus vai piesies un izdzērs. Kas ir divi cilvēki no visiem, ar ko tu pārgulētu? Es pārgulētu ar viņiem abiem Ko jūs diviem. tur domājat? Es pārgulētu. Pārteica. Abiem diviem. Es teicu, ir traki cilvēki, tāpēc teicu iepriekš. Nu nezinu, jūs tāds viens labs vibes, tagad jau, ka būtu pieklājīgi. Jā, tieši tā. Harijs un Roberts. Samanta un Terēze. Harijs un ar... Žoriks vienkārši. Pat vārdu nezinu. Tā kā visi redzēja, kas notika un kā viss izmainījās. Cik ļoti es viņai beigās tomēr iepatikos. Bet kādi man nodomi, viņa tāda ir ieturēta, viņai patīk iziet uz publiku. Kas tev par skatieniem? Es nezinu, godīgi, kādi skatieni. Samanta, vai tev ir mainījušās domas par Žoriku? Es neredzu tur tagad, pieņemsim, no tādas rīcības, ka es tur aiziešu pie viņas pēkšņi. Kas ir tie tavi aizdomīgie skatieni? Man arī teica, ka man kaut kāds skatiens, es nezinu, varbūt es vēselēs ieskatos dziļi, kas ir slēpts. Tā, ka viņš skatās, tiešām ir tāds, ka viņš izzēd vienkārši visas iekšas. Un tas nebija tā domāts. Bet tas ir labi vai slikti? Turpinājumā skatieties. Katru dienu. Nu, tu vajadzēja nopti. Viņa iesūkšā. Nopietni. Ej, tu no Tā ir mana istaba, ja kas. Kā es teicu, viss tev ir kārts. Un varbūt kāds vai kāda arī iemīlēsies. Samatā viņš patīk. Tev patīk drāmas. Wow, šitā skaties uz visiem. Kas tā? Tas kā mazliet sadarkojies. Neko, es tā reāli vienkārši... Tāpat dzīvi skaties? Jā. Šaubas mums tā mums jāpierod. Kā var sadzīvot ar tādu? Jo, cik ko tu pateici tikko? Jā, bet man šķiet, ka bučas ir vairāk kaisla. Tas tā kā vienkārši, ka tev izskatā patīk cilvēks, bet tu jau, tas nenozīmē uzreiz, ka tev viedoklis, ka, jā, es tur gribu ar viņu dzīvot. Nu, tas vēl man nav iekšā. Viņa normālāk. Man šķiet, mums pietrūkst vēl nopietnas sarunas ar viņu kaut kādas, jo es nejūtu connection tā kā dziļā līmenī. Man liekas, tas viss ir kaut kāds paviršais, un viņš vienkārši, es nezinu, kā ir latviski, horny. Nezinu, kā es 3 nedēļas gulēšu naktī, ja tu čamdies visu laiku. Pret viņu man ir tādi, ja mums viss iet, Nu ko? un viņa tā kā paliek ar mani, mēs ejam nopietnu ceļu. Bet, ja viņa mani pieviļ, tad viss var mainīties. Protams, ka es ļautu gulēt mierā. Nu, par to iet runa. Ja es būtu tā kā apmierināts,
Nu, blīn, bet tā nav mana problēma. Terēzi, es jau izteicos, bet, tā kā viņa ir simpātiska, man viņa patīk kā sievietē, bet, es viņu tā kā līdz galam neesmu vēl iepazinis, lai pilnībā saprastu, kāda viņa tā iekšējā kā saka, ir, kā personības daļa, un to jau es laika gaitā ceru noskaidrot. Bet tev tā kā pašai, man liekas, tā kā gribētas vienkārši tās kameras, man liekas, bišķi spēlē savu. Jūs sapratāt! Par Arni ir ļoti mainījušās domas. Tiešām ļoti tas, ko es te vakar teicu, ka es neko te nemainīšu. Bet nē, visu vakardienu tas, cik daudz mēs norunājām, un viņš ir tā kā kompānijas vadītājs, un visi tie viņa jautājumi, un viņš vienmēr sāk tās sarunas, un visu to tā tik forši ievirza. Un ļoti daudz jāsanāca tieši ar viņu parunāties, gan vakar pa dienu, gan vakarā. Un man ir ļoti pamainījušās domas uz pozitīvo pusi. Jā, es viņam teicu, ka mēs būsim labi draugi. Godīgi sakot, neviens nav tāds mans tips. Kā mums visām šeit, principā? Jā. Jā. Ko teica? Ko viņš teica? Bet es nezinu, vai mēs atradām šeit pēc mīlestības vai pēc naudas? Pēc mīlestības? Naudas, jā. Mēs nezinām vēl. Grūti saprast, zinu. Es vēl neesmu izdomājis. Samanta, es domāju, ka viņai noteikti vajadzētu savu kabinetu un saukt cilvēkus pa vienam un viņiem stāstīt savas problēmas. Bet es labprāt ar viņu varbūt tās uzklausītu, tā kā viņai varbūt būtu viņas psihoterapeits. Es domāju, ka viņai tāds noteikti ir vajadzīgs. Un tu īstenībā es jau sāku, ne jau, ka censties, man nav izglītības vai tādas, man ir pieredze, bet es domāju, ka viņai vajag kādu, kurš viņu izjautā personīgi, bet ieklausās viņā un izjautā, kāpēc viņa visu laiku to domā un atgādina un saka. Ir kāds jautājums, ko tu negribētu atbildēt? Nē, kāds arī pajautāja tādas. Jebko vispār. Cipu, kad mēs drāzīsimies? Tu vari pateikt vienkārši no Ko tu drāzīsi, Terēzi? Kaut kas līdzīgs arī bija. Un ko teici? Nekad. Nē, tas bija tādi. Vai tev kaut kas tur nopietns, kas tev laikam kāds no tavējiem prasīja? Varbūt tev no manējiem. Nopietns. Ko tu atbildēji? Jā, ko es atbildēju? Tagad jau neteiks. Tagad viņš tev melos. Arnis, es biju šokā mazliet, kad ir jau iedalījušies pāri. Es biju žēl šokā par to. Man likās, ka ir vajadzīgs laiks cilvēkiem. Tas redzēju, es jau pamanīju, ka Arnis jau Terēzi, kur tur kaut ko darīja. Un bija tāds, labi, interesanti, jo man likās, kā var tik ātri jau tu visu darīt. Es to nestāstīšu. Es to neteikšu. Nesaki, vaktadības nenomirs. Nomirs. Godīgi, tu rīkāks panākais. Nomirs. Naktī nomirs savam pilnajā volā. Ja tu ej rati, tad vēl tu kaut kur aizēji un tā. Kā man to backupu? Tā kā es teicu, es pieturēšos pagaidām pie sava, pie Terēzes. Ja Terēze kaut kādā veidā vai kaut kas notiek, mēs to runājam, un tad jau mēs virzamies tālāk, un tad arī ir iespējas citām dalībniecēm. Tad jau skatos tā, Samanta jau tagad tevi bišķi atmeta jau. Es redzu, jā. Tu redzēji, es to pamanīju vienkārši. Viņš man naktī jautāja, kas man nepatīk viņā vai kas man besī viņā, un es tā sēdēju, un es tāda, nezinu, nav tiešām, es nevaru nosaukt, es tāda ļoti jauka, un tad es viņam paprasīju pretī, un viņš man šitādu sarakstu nosauc, kas viņam manī nepatīk, un kas manī ir jāpārtais, es tā sēžu. Šodien viņš vispār man pateica, ka man vispār nevar uzticēties, man bija tāds, labi. Tāpēc es saku, kāpēc viņa kaut kādā ziņā neuzticas, tāpēc, ka viņa vienkārši kaut ko nesaka, jā, līdz galam, man liekas. Jā, tāds vibes, ka nevar grūti uzticēties. Jā, tas varbūt arī vispārīgi nav. Varbūt mēs vienkārši viņu nepazīstam. Gan jau, jā. Tur jau īstenībā ļoti viegli atkost ir arī par, kad teica, kuram uzticās visvairāk, vismazāk.
Viņa pateica, ka no džekiem tev tu pirmais un es otrais. Pēc tam šis aizgāja kaut kur maliņā, pasēdēja maliņā, vispār projām. Un tad es skaties, vai viņa atnāks pie manis vai neatnāks pie manis. Viņa pie manis neatnāca. Un tu uz tev pēc tā arī var uzreiz pateikt. Ja viņai tā kā patīk man klātbūtne vai kas, tad viņa atnāks, tas pie manis. Arī. Un labi. Kas tur bija iekšā? No eks. No eks vienkārši p***. Es tur zvanu pa bērniem un man... Nē, labi. Es neko neteikšu, es nevēlos šo tēmu. Bērni? Jā. Šitos sēdz. Kāpēc man netīras rokas, kas tas ir? Par to, kādu tu ķipat esi? Bet es pasījos Instagramā, cik daudz man piesakoja. Daudz? Telefonī sūks Cik daudz cilvēku piesakoja. Vieni. Es tagad domāju, ņemt to telefonu, vai ne? Nē, zini, man rokas kratījās, labāk nevajag. Turpinājumā skatieties. Tu kā visieši man ienīsti. Tu domā, man tur bagā mīlestība pa vienu dienu izveidojas? Un viņš viņai būs tā kā bērns, Es jums teicu, būs šovs. Par grazno Kreitas villu nolaidies otrais karstais vakars. Notiek gatavošanās tematiskajai pirmā randiņa vakara ballītei. Jūs šodien ir par neko gadrīz nopelnījāt 500 eiro, ar kuras jūs arī tik apsveicu. Tā kā jūs īpašumā šobrīd ir tīri liela nauda, 2500 eiro, tāpēc par nieku 300 eiro mēs jums dodam līdz pat projekta beigām. Tiesības rīkoties ar trupu, mūziku, planšeti un pašiem būt dīdžejiem. 3 sotakus? Skaļum arī? 300 eiro var nopelnīt 2 dienās, nē. Bet lūdzu, tikai 100 eiro. Jāatzīstās, šis bija ļoti aizkustinoši pēdējais. Galvārds 200 eiro. Nepārgulēšu kameras priekšā. To es jau sapratu no jums. Ai, nabadzīņš, es sapratoju no jums. Tas ir divatā, jā. Paskaties, to pat sievieti saka. Davai. Nē, to mēs divatā varam papast. No aizējām apspriežam. Vienkārši, ja man būtu jāveido pāri un jāsliek, kas viņus salikt pirmos, nevis tevi, Žoriks, čomiņš maziņiem. Jo es sapratu jau no pirmās dienas, ka tev patīk šovs, ka tu gribi iziet uz publiku. To es jau pamanīju, jā. Un mēs varētu kaut ko varbūt izdomāt, bet pagaidām nav īstais brīdis. Kāpēc pagaidām nav īstais brīdis? To mēs redzēsim pēc tam. Man liekas, ka jūs tā kā sadarāt kopā. Tā, ja man būtu jāizveido no sākuma pāri. Džordžijs ir normāls džeks. Viņam norādās tas kontakts vairāk ar to Samantu ir. Es redzu, ka Samantē viņš pateica. Jā, bet pafigājiem. Viņa iesaukšā. Nopietni. Eita no... Tā ir mana izstāve, ja kas. Eita, ak, Tevi tikko iztīrēja no istabas. Ko nozīmē žēl, ja viņa pati grib? Es skaidri, bet līdz ko sāk runiet par patiesību, tad ir tāds... Tev patīk šovijām. Es domāju, ka mēs guļam kopā. Un jūs guļat kopā? Jā. Jo mēs tagad sapratām to, ka jums ir connections tuvāks. Jā. Viss tā rītīgi, Atnāksim un parunāt. Jā, Es varu jums sveši. Domā, man tur bagā mīlestība pa vienu dienu izveidojas. Kā jūs saka, man teica, es neusticos Samantai. Viņš man pašam dienu visu nakti traucēja man gulēt un man kiso visu laiku. Tu domā, man tas baigā mīlestība ir? Vai man nebija taisnība? Viņš tikai meklēja, kas ir available. Kā šis notika? Mēs pat neko nepaspējām. Bet kā tev liekas? Skaties, viņš tā kā atvērts un mums jānes viņš atvērts ir. Jo, kā tev liekas Terēza greizsirdīga? Es domāju, ka nē. Ne? Ok, nesam. Ņem viņu. Jā. Pagalēnītēm. Un es neko neredzu. Netigodīgi tāds pavērsi. Tas ir vispār kadrs. Tas ir pipēc. Es jums teicu, būs šovs. Otrā karstā Kreitas diena noslēgusies. Sekojiet šova tiešraidei GO3 visu diennakti un tiekamies jau rīt ar jaunām kaislībām un attiecību peripetijām. Nākamajā sērijā skatieties! Es labi bučojies? Jā. Tu arī ļoti labi bučojies. Nu, Tas tā kā normālā. Paspēšu, lai tev iepriekā gultā pagulēt. Paldies jums liels! Elīna teica. Elīna teica.